Iepriekšējos video varbūt jau redzējāt to, ka pie rēķina sastādīšanas es izvēlos šo te opciju, klikšķinot virsū, man šeit parādās saraksts ar informāciju, būtībā jau produktiem, kur noklikšķinot uz produkta, šī te informācija rēķinā jau aizpildās. Mēs varam šeit redzēt, dažiem no produktiem ir tikai nosaukums un apraksts, dažiem ir cena, dažiem tur mainās arī mērvienība. Tad šajā video es pastāstīšu, kā pievienot savam produktu sarakstam vēl papildus produktus vai pakalpojumus, jo šis ir ļoti ērts veids, kā pātrināt šo te rēķinu sagatavošanu, un papildus tam vēl nav nepieciešams katru reizi atcerēties un manuāli ar roku rakstīt šo te informāciju. Tad kā to izdarīt? Šeit administratoru panelī kreisajā pusē mēs redzam pogu produktu saraksts, un šeit tad mēs varam apskatīt šo te produktu sarakstu, kāds mums ir šobrīd sagatavots, bet, lai tad izveidotu jaunu produktu, mēs spiežam vai nu šeit pievienot jaunu produktu, vai arī zem produktu saraksta izveidot produktu. Tad, kad esam nonākuši līdz produktu izveides lapai, obligātie lauki ir tikai šis te produkta nosaukums un produkta tips. Šis te produkta tips neko rēķina sastādīšanā nemaina, tas vienkārši atvieglo jums pašiem sekot līdzi, vai tas ir produkts vai pakalpojums. Tad varat tā kā šie te produktu sarakstā pafiltrēt šo te informāciju. Šeit tad izveidosim, šeit būs testa produkts 1, 2, 3. Šis tad būs produkta nosaukums. Tālāk mums ir pieejams produkta apraksts. Produkta apraksts nav obligāts lauks, tur jūs varat arī neko nerakstīt, bet, ja, teiksim, tur ir kaut kāds paskaidrojums par to produktu un tam līdzīgi, tad to varat informāciju pievienot šeit. Kā arī, ja jūs izveidojot produktu, to informāciju neesat aizpildījuši, tad pēc tam, izmantojot šo te produktu rēķina sastādīšanā, jūs varat arī tos aprakstus mainīt, tur varbūt pievienot kaut kādu vēl papildus informāciju par atsauci uz līgumu un tam līdzīgi, tā kā tas arī ir pēc tam maināms. Šeit tad var norādīt mērvienību, defaultais tā kā pēc noklusējuma būtu gabali, bet tad, pieņemsim, šim produktam norādīsim stundas. Un šeit tad ir cena. Cena arī nav obligāti, jo, pieņemsim, produktam nosaukums var būt viens un cena var būt mainīga. Tātad, ja tā ir, tad cenu varat obligāti nenorādīt. Mēs šajā gadījumā tad norādīsim, cena būtu 60 eiro un spiežam pogu izveidot. Pēc tam, kad šis te produkts ir izveidots, mēs varam redzēt, šeit ir testa produkts 1, 2, 3, cena 60 eiro. Šeit ir produkta apraksts un būtībā mērvienība. Tad nākamais būtu šī te produkta izmantošana rēķina sastādīšanā. Šeit tad mēs spiežam izveidot dokumentu, izvēlamies rēķins, un šeit mēs redzam atkal pie produkta nosaukuma ir šī te papildus opcija, uz kuru klikšķinam, un mēs varam redzēt, šeit mums ir pieejams testa produkts 1, 2, 3. Varat arī meklēt preci pēc nosaukuma, un tas arī ļoti ērti strādā. Izvēlamies tad šo te preci, kur mēs tikko izveidojām, un varam redzēt, visa informācija ir jau aizpildīta. Gadījumā tur, kā jau minēju, šī te informācija ir arī maināma, un vienkārši ir kā templates šim te produktam, lai jums nebūtu manuāli katru reizi jāvada. Pieņemsim, pievienosim vēl līgums LV 1, 2, 3. Un tas arī tad ir viss, kas tiek šim te produktam pievienots. Varbūt tad vēl 2 gabali, tur, pieņemsim, pamainīsim arī cenu, varbūt šajā gadījumā tur cena bija nedaudz lielāka. Tad, kad visu esam aizpildījuši, spiežam izveidot rēķinu. Jā. Neesmu izvēlējies klientu, tāpēc arī nevar izveidot rēķinu, bet tad izvēlamies klientu un spiežam izveidot rēķinu. Un viss šis te, teiksim, lauks, kuru informāciju mēs tur sapildījām, viss tad redzams ir šeit. Vēlreiz dodamies uz izveidot dokumentu un
Viss. Būtībā 2 klikšķu laikā esmu aizpildījis visu informāciju. Man nepieciešams kaut ko vēl pievienot. Vienoju klāt, izvēlos to produktu un atkal uz priekšu. Tādā veidā mēs te varam ļoti pātrināt visu tā rēķina sastādīšanas procesu. Tā, tas pamatā arī būtu viss. Kā jau minēju, sākotnēji varbūt tas aizņem nedaudz vairāk laika izveidot šos te produktus, bet vēlāk izmantojot viņus rēķina sastādīšanas procesā, tas ļoti visu to kopumu atvieglo.